Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no Jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila vēstules Filipiešiem, 3. nodaļas, kur 13. un 14. pantā Pāvils raksta: Brāļi, es nedomāju par sevi, ka esmu jau ieguvis, bet vienu gan, aizmirstams to, kas aiz muguras, un tiekdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos uz mērķi iegūt balvu, uz kuru Dievs aicina augšup Kristu Jēzu. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka katru dienu mēs varam nākt pie Tevis kā pie mūsu Tēva, kā pie tā, kas mūs pazīsti, kas esi mūs veidojis un radījis, bet vēl vairāk, kas turpina mūs uzturēt katru mūsu dzīves mirkli. Pie Tevis ir atbildes uz mūsu jautājumiem, pie Tevis ir spēks mūsu nespēkam, gaisma mūsu tumsai, pie Tevis ir viss nepieciešamais, lai mēs varētu dzīvot un pastāvēt, un vēl vairāk, lai mēs varētu caur šo zemes dzīvi piedalīties pie Tavas mūžīgās valstības. Mīļais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mums esi un ka mēs drīkstam Tevi pazīt, ka mēs drīkstam nākt pie Tevis bez bailēm, paļaudamies nevis uz sevi, uz saviem labiem darbiem vai apsolījumiem, kur mēs varētu Tev kaut ko apsolīt un Tev kaut ko teikt, kādi mēs esam vai kādi mēs būsim, bet, ka mēs nākam Tavā priekšā, mēs balstamies tikai uz to žēlastību, kas ir atklājusies Kristū, uz Taviem apsolījumiem dot mums Tavu piedošanu, Tavu taisnību bez maksas, kā tādiem, kuriem nav jau īsti ar ko samaksāt, kuri neko no sevis īsti nevaram pienest, vien tikai pateicību tad, kad Tu jau mūs esi izglābis un jau mums visu nepieciešamo esi iedevis. Tāpēc, kungs, mēs nākam pie Tevis, kā tādi, kas apzināmies, cik ļoti esam Tevis apdāvināti. Un vienlaikus mēs apzināmies, ka mēs turpinam dzīvot šajā pasaulē tieši tāpēc, ka Tu vēlies mūsos pamodināt patiesu gribēšanu, iet tajā ceļā, kuru Tu mums rādi. Ne tāpēc, lai tādā veidā nopelnītu Tavu mīlestību, jo tā mums ir dota bez maksas, tā mums ir apliecināta līdz pat Kristus nāvei. Bet, lai mēs varētu kļūt par Taviem bērniem, mums pašiem ir jāgrib tādiem būt. Un tāpēc mums ir dota šī dzīve, lai mēs mācītos no Tevis, lai mēs mācītos no Kristus, un lai Tava līdzība kļūtu aizvien spēcīgāka mūsos. Tas īstenais pamats ir mūsu paļāvība un ticība uz Tavu piedošanu. Tas ir tas mirklis, kad mēs Tev atdodam visu savu dzīvi un dzīvību, savu sirdi un dvēseli, zinādami, ka Tu mūs esi apžēlojis un esi mūs pieņēmis. Un jā, savādā kārtā, pat ja mums nekas neizdotos un neko mēs nespētu no sevis tālāk pienest, mēs vienalga esam izglābti Tava žēlastības dēļ. Un tomēr tieši tāpēc, ka Tu esi mūs tik ļoti žēlojis un ka mēs varam tā droši būt Tavā priekšā, tāpēc mēs gribam. Līdzīgi kā Pāvils šodienas lozungā saka, viņš arī tiecās, viņš grib sasniegt to īsto balvu, tiekties augšup tur, kur Kristus. Dzīvot tādu dzīvi, kurā Kristus vārdi, Kristus piemērs, Kristus pats, viņa gars kļūst redzams, piedzīvojams, kļūst par īstenību. Kungs, tāpēc dod mums šīs divas lietas, un tikai Tu vari tās savienot. Tā viena lieta ir dziļa uzticēšanās un mieras Tavā priekšā, kur mēs patiešām saprotam, ka mums ir mūsu grēki piedoti, un mēs patiešām nākam pie Tevis, un ja mēs Tev izsūdzam kādas savas vainas, tad mums pretī ir Tava žēlastība, jo Tu esi atdevis tik ļoti daudz, Tu esi izpircis šos mūsu grēkus, un Tu to turpini darīt. Bet vienlaikus dod mums ne tikai šo mieru, šo ticību, paļāvību, bet arī vēlēšanos un cerību un ilgošanos, dzīvot tādu dzīvi, kurā Tavs gars valda un pārņem visu. Lai mēs gribētu skriet tajā cīņā, tajā sacīkstē, par kuru arī Pāvils kādās vietās runā. Taču tā nav cīņa par to, lai Tavu mīlestību nopelnītu, tā ir cīņa par to, lai Tava mīlestība mūsos parādītos un lai mēs varētu to dot citiem aizvien vairāk un pilnīgāk.
Bet šovakar, kungs, vakara lūkšanā mēs vairāk lūdzam tieši pēc tā miera un paļāvības un drošības. Ļauj mums tagad Tev uzticēt sevi un savu dzīvi, savus mīļos un tuvos cilvēkus. Tev varam uzticēt savu zemi un tautu un visu, kas tajā notiek, arī šo pretrunu plosīto pasauli. Tev uzticam cilvēkus un visu pārējo, ko Tu esi radījis, un lūdzam par mums visiem, jo mēs apzināmies, ka bez Tava žēlastības mēs nevaram pastāvēt. Bet mēs atceramies, ka Tava žēlastība mums ir dota, un tāpēc dod mieru šai naktī, visu uzticot Tev, visu liekot uz paļāvību, ka Tava žēlastība un mīlestība ir lielāka par visu, kas tam pretojas, lai mēs varam atpūsties, un tad no rīta celties, un tad īstenot to dedzību, to vēlēšanos, to patieso sirds tiekšanos, Tavu garu nest savā ikdienā, Tavu patiesību iemiesot katrā savas dzīves mirklī. Tev pieder visas lietas, un Tev gribam piederēt arī mēs. Bet pār visām citām lietām mēs Tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Tavs dēls mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.